Labdien! Esat sveicināti šeit šajā diskusijā. Mums ir ļoti liels prieks jūs redzēt. Jūsu pirmais uzdevums ir, jums ir 20 minūšu laiks, lai iepazīstinātu ar sevi un ar jūsu programmu. Vārds ir jūsu. Sveicināti visiem! Mēs esam partija stabilitātei, Sanita Peter, Svetlana Jakovicka, Andrejs Blohins. Sveicināti! Partija stabilitātei pirmo reizi piedalās pašvaldības vēlēšanās. Mēs esam jauns politiskais spēks Latvijā un aizsākām mēs patiesībā pandēmijas laikā kā biedrība. Mēs esam par cilvēkiem un domā, kā teikt par cilvēkiem, par cilvēcību aizsākās kā labdarība. Jā, Svetlana noteikti var papildināt man un izstāstīt arī, kā tas viss mums aizsākās. Un patreiz mēs esam Saeimā ar 10 deputātu kandidātu, kā 10 deputātiem, un tagad dodamies, protams, uz pašvaldības vēlēšanām tālāk. Tas Covid ierobežojumi Covid laikā tie radīja dažas problemātiskas situācijas, un kā domu biedri 20 kvadrātmetru kabinetā savācās. Un sākām, protams, ar to, kā palīdzēt cilvēkiem un paši sev un cilvēkiem, jo redzējām, ka grūti jau iet paši atcerēties labi. Un tā labdarība mums bija gan produktu labdarība, gan drēbes, ko mēs varējām piegādāt cilvēkiem, tiem, kam grūti netiek līdz veikalos. Un kaut kā parādīja, ka tā saliedētība tomēr ir, neskatoties uz šiem ierobežojumiem. Un beigās šī domu biedru kompānija aizvien auga, un tad mēs arī startējām Saeimas vēlēšanās, kad izveidojās partija. Ja, 10 kandidāti, 10 cilvēki mums ir tikuši Saeimā. Protams, kā Sanita teica, mēs tagad ejam pašvaldībās. Tās ir 4 pašvaldības. Liepājā, Ventspils, Daugavpils un Rīga. Jā. Un Rīgā mēs patreiz esam 2. vietā pēc statistikas. Tas bija tāds, kad mēs redzējām, kad ir no valdības patiesībā tādi neloģiski lēmumi, kad nevar iegādāties cilvēks ne zābaks, ne sēklas. Jā, noteikti paši atceramies, ka mēs tikām iesprostot, arī daudz uzņēmēji vērās ciet, uzņēmumu aizvērās. Bija tāds gan panīkums, gan cilvēkiem varbūt tās novērtēja savā ziņā arī kultūru, jo mēs nevarējām apmeklēt nevienu kultūras iestādi tajā laikā. Un daudzi zaudēja arī darba vietas, ļoti daudzi zaudēja darba vietas, un tad šie cilvēki nonāca grūtībās, un mēs bijām dažādu profesiju cilvēku. Vēl joprojām mums aug. Mēs augam, ļoti strauji augam. Mums pievienojās gan dažādi speciālisti, gan ekonomisti, gan advokāti, gan uzņēmēji. Un šādā te veidā mēs augam, un es aicinu arī viennozīmīgi arī jauniešus, jo jauniešu politikā ir nepieciešami, jo mūsu politiskā sistēma viss ir novecojusies. Arī mēs to varam saskatīt arī mūsu pašvaldībā, tomēr mums ir daudzi politiskie spēki 70+. Tā taču ir, vai ne? Un mēs tomēr esam tādi jauni cilvēki. Mūsu sarakstā nav pat pietuvojums 70. Un redzam, saskatām, kas notiek arī Ventspilī. Ventspilī notiek tāda lietiņa, kad ir pilsēta iestagnējusies. Viņi ir iestagnējušies. Jā, mums ir infrastruktūra, mums ir daudz sakārtotas lietas, bet nav nekāda enerģijas virzība, nav ļoti daudz jaunu speciālistu, dodās projām. Jaunieši izbrauc, mēs redzam to, ka ielas paliek ar vien tukšākas un tukšākas, skatlogi tukši. Un dzīvības maz. Ja kādreizi citas pašvaldības varbūt tās bija maz drusciņi, kā teikt, atkāpē attīstībā no mums, tad tagad viņas ir augušas. Jā, tās arī var paskatīties tuvākās pašvaldības. Jā, mēs pastamies Kuldīgi Liepāju, ja jūs noteikti sestdienās, svētdienās vai brīvdienās aizbrauksiet, tad redzēsiet, kad visvairāk ir saskatāmi, kad nāk pretī un sveicina ventspilnieki, ja?
Jā, tad visas arī turisma tādas jomas attīstās vairāk citās tuvākajās pašvaldībās. Nav vairs tā, ka uz Rīgu dodās strādāt, darba vietas meklēt, bet nu jau tuvākās pašvaldībās. Arī pagājušo nedēļu es biju Liepājā, un man nāk pretī ventspilnieki, jauni ventspilnieki, un saka, viņi ir pārcēlušies uz Liepāju. Ja, tad mums Ventspils pašvaldībā tomēr ir problēma, kad šie jaunieši tomēr izvēlās citas pašvaldības. Arī pavisam nesen 3 jauni speciālisti, 3 jauni, labi kreatīvi jaunieši devās projām uz Rīgu. Mēs tad nevaram noturēt savus jauniešus Ventspilī. Un pats galvenais ir noturēt šos speciālistus. Ja kādreiz 20 gadus atpakaļ Ventspils bija augstā līmenī, es atceros šo laiku, tad arī Ventspils augstskola bija viena no top augstskolām Latvijā. Un visi rāvās studēt, kā pirmo vietu lika Ventspils augstskolu. Ja, un šie speciālisti, daudzi speciālisti no Rīgas brauca strādāt uz Ventspilu. Tagad viņi dodas atpakaļ. Ja, tad problēma ir. Un mēs saskatām šo problēmu, un mēs saprotam to, ja šī stagnācija pilsētā turpināsies, tad mēs zaudēsim arvien vairāk cilvēks, arvien vairāk ielas būs klusākas. Tātad kaut kas ir jāmaina, un mēs esam jau tādā savu iekšējo projektu stadijā. Protams, mēs vēlamies pārskatīt jau esošās pašvaldības iestrādes, kas ir iestrādātas projekti un kas... Mēs esam jauns politiskais spēks, līdz ar to mums ir ļoti daudz jāiepazīstās ar projektiem, ar Eiropas projektiem, un tad ir jāvirzās uz savu redzējumu. Nu, lūk, un līdz ar to mēs nākam iekšā kā politiskais spēks, ka mēs vēlamies iedot šī pilsētai jaunradi, lai nezaudētu savus cilvēkus. Cilvēki, jūs saprotat, arī kopēji, protams, tas ir valsts līmenī jāskatās ekonomiski un politiska situācija, ieskaitot to brīdi, kad bija Covid, to izjūta pilnīgi visi bez izņēmuma, un daudzas darbvietas, kas tajā laikā bija zaudētas, arī netika atjaunotas un atgūtas. Protams, cilvēki meklēja variantus, un ja pilsēta uz to brīdi nespēja radīt jaunas darbvietas, viņi brauc prom. Un kas attiecās uz jauniešiem šobrīd, protams, ļoti vēlamies pateikt, cik mums ir augstskola, Ventspils augstskola, prestiža skola, lieliska skola, es pat viņu esmu beigusi, un man nav neviens sliktu vārdu, ko par viņu pateikt, ne par pedagogiem, ne par studiju laikiem un tā tālāk. Gribētos atjaunot, gribētos atkal redzēt to pašu milzīgo cilvēku plūsmu, cilvēku daudzumu, kas ir agrāk bijis. Uz doto brīdi, cik es paskatījos uz papīra, skaitās, ka augstskolā ir 600 bišķi pāri studējošo. Ikdienā ielās viņus neredz. Iespējams, ir mainījušies arī tie ieradumi, cilvēki atpūšās savādāk, viņi izklaidējas varbūt online, viņi brauc uz laukiem, tusēt, bet, piemēram, šeit iespējas mums tagad ir silrakbārs un kultūras pasākumi, tad, kad viņi ir, tad varbūt ir jāapmeklēt, varbūt nav. Kā piesaistīt jaunus studentus un noturēt tos, kas beidz vidusskolas, esmu pati skolotāja vidusskolā. Un, protams, interesi liela, kur tie bērni dodas tālāk. Ļoti vēlamies piesaistīt viņus palikt šeit. Ja, un kā viens no variantiem, piemēram, mums būtu plānā modernizēt fakultātes, pievienot jaunas programmas, ja, piemēram, kādreiz populārā Latvijas policijas akadēmija. Ja, nu, tad tās pamatā un apakšā varbūt kiberuzbrukumi, attīstības programmas. Ja, Mums ir diezgan spēcīga IT fakultāte Ventspils augstskolā, un tā ir, manā skatījumā, arī jāmodernizē. Ja, mēs nevaram izveidot jaunas fakultātes, tas ir ilgspējīgs process, un tas ir izglītības ministrijas jautājumi. Bet ir iespējamas programmas, izveidot jaunas programmas, ko mēs varam palikt zem šīs fakultātēm. Jā, piemēram, uzņēmējdarbības drošība, jā, tas varētu arī iet zem uzņēmējdarbības fakultātes, jā, kas ir Ventspilī un IT jomā, ja mēs varam palikt šīs kiberdrošības, jo tā ir aktualitāte nākotnē. Jūs noteikti jaunieši redzat, ja daudz ko uzlauž, ja ielaužās, ja. Un tā ir pieprasīta profesija.
Tad mēs arī esam padomājuši, kā var piesaistīt jaunos speciālistus, un ir manā skatījumā, gan arī manu kolēģu skatījumā, mēs esam izvērtējuši to, ka tomēr ir stipendiju fonds jāizveido. Jā, tas ir stipendiju fonds, kurā var iesaistīt gan uzņēmējdarbības jomas cilvēki, kam ir nepieciešami speciālisti. Tāpatās, jā, pēc būtības šis atbalsts arī varētu būt no pašvaldības puses. Protams, tam ir jābūt zem Ventspils augstskolas pārskatāmības, jo ir dažādi kritēriji, kā piešķirt, un to var tikai speciālists izvērtēt, ja kādi kritēriji varētu būt stipendijātam. Un šādu fondu jaunam speciālistam ir izveidot tādā veidā, ja kāds vēlas studēt, piemēram, medicīnu, ja, tā ir tomēr diezgan smaga profesija, ja, ilgspējīga. Tad mēs atbalstam šo jaunieti caur šo fondu. Varam arī ņemt kaut kādu jau konkrētu konceptu, kā Vito fonds. Ja, noteikti varbūt jaunieši zina. Es domāju, ka Vito fonds varbūt tās ir arī uzrunājis. Noteikti viņš uzrunā daudzas pašvaldības, ja, un izveidot šādu fondu paši un atbalstīt šos jauniešus tādā veidā, ka viņš studē ar atbalstu, bet pēc tam atgriežas pašvaldībā. Ja? Tad tas ir kāds stipendiju praktiski līgums, ka 5 gadus viņš atstrādā savā pašvaldībā, kas viņam tomēr ir palīdzējusi izaugsmē. Līdz ar to viņam ir garants, ka viņš atgriežas un viņam jau ir darba vieta. Un tad jau pārskatāmības ir jau iedzīvotāju fonds, dzīvojamais fonds, kad šiem jauniem speciālistiem, protams, piešķir dienesta dzīvokļus. Tad viņam ir garants, kas pats stabilākais arī ir. Cilvēkiem ir nepieciešams darbs un nākamais dzīvesvieta. Dzīvesvieta un darba vieta, vai darba vieta un dzīvesvieta. Tad tas ir tas stabilais nodrošinājums, kas uzreiz tam jaunietim ir. Un nākamā jau tad jau nāk tā izklaide. Ja? Tad viņš var atļauties izklaidi, atpūsties pēc darba, ja? Un tad nāk viss pārējais. Ja? Tad, lūk. Mums, piemēram, vienmēr pēdējos gados ir bijusi lielākā virzība uz pilsētu to, ka mēs esam ģimeniska pilsēta, viss paredzēts priekš ģimenēm, izklaides ģimenēm, maziem bērniem, parki, izveide, izklaides konceptu izveide, atbilstoši bērnu pasākumu un tā tālāk. Šobrīd mēs vēlamies virzīt to attīstību tādā gultnē, ka mēs nodrošinām, kas ir pamatā šai ģimenei. Ģimenei ir vajadzīgs darbskatnes, Sanita saka, un dzīvesvieta. Kad tas ir nodrošināts, tad, protams, cilvēks skatīsies uz šeit var dzīvot, šeit var strādāt, ne tikai izklaidēties, atbraukt brīvdienās, atpūsties. Ja? Bet te tiešām var dzīvot un baudīt visu to, visas iespējas šeit pie ģimenēm ir. Daudz ērtākas, daudz pieejamākas nekā, piemēram, to pašu salīdzinot galvaspilsētu, kur ir lielāka attāluma, kur ir sastrēguma tā tālāk. Mums šajā ziņā ir ļoti paveicies ar gan ģeogrāfisko izvietojumu, jūru, viss ir klāt. Vienīgais, kas šobrīd tiešām akūti trūkst, ir darba vietas. Mēs varam daudz runāt par demogrāfiju, par demogrāfijas projektiem, par demogrāfijas plāniem. Jā, tādas iestrādes es saprotu, ka ir pašvaldībai, jau ir iesākuši iestrādāt, tā vismaz sadzirdēt ir no Vituliņa kunga vārdiem, ja, ka šādas iestrādes ir. Protams, mēs gribēsim apskatīties, kā tas viss ir. Šo bonusu sistēmu, protams, atbalsts jaunajām ģimenēm, bet tie ir mūsu skatījumā, mūsu komandas skatījumā, tas ir tāds, tas ir labs bonus, tas ir bonus, bet tam bērnam pēc dzimšanas, mēs iedodam kaut kādu augstāku pabalstu, bet viņam jau ir jātīstās tālāk, tad tas ir tikai tāds bonus. Primārākais ir darbs, lai attīstītos gan uzņēmējdarbība Ventspilī un pavairotos daudz darba vietas. Un tad mēs varam atgriezt gan piesaistīt šos speciālistus, gan arī
gan ir šie noturēti. Galvenais mums ir noturēti. Ja? Tas ir apmēram tāpat kā noturēt mūsu prāmu līniju, ja? Kas mums stenolaina līnija, ja? Noturēti, ja? Lai viņa neaiziet uz citām ostām. Ja? Mums ir jānotur. Primārais tagad ir noturēt šos jauniešus šeit. Jā, jauniešu noturēšanai, kas ir pamatēji vajadzīgs. Tiešām attīstīt uzņēmēju darbību patiesībā pilsētā, lai nāk mums jaunie uzņēmumi, lai mums rodas jaunas darba vietas, lai tie jaunieši būtu interesēti kaut vai iziet pirmos soļus darba vidē, ja, augstskolā, vidusskolā, vasaras darbos, vai pēc tam uzstās šīs pirmās gaitas, izmēģināt, saprast, kur viņi iedarās vai neiedarās un paralēli mācībām, un tas viss notiek vienā vietā, kas viņam atvieglo to dzīvi, kā izdevumu ziņā, ja, jo, piemēram, pārāsoties uz jaunām dzīvesvietām, tas ir ļoti diezgan liels solis, un tur ir daudz aprēķina. Ja šeit dzīvo vecāki un visas iespējas ir, protams, viņi, es domāju, pavisam noteikti izlēma par labu palikt šeit, kaut vai iesākumā. Tālāk jau redzēs, kā būs. Pa 5 gadi paies, varbūt būs ģimenes, un viss vairs negribēsies nekur tālāk ceļot. Nu, un arī, protams, atbalsts uzņēmēju darbībai. Ja? Tas arī ir jāpārskata. Atbalsts arī jauniešiem. Es pati esmu kā uzņēmēja, un es zinu, cik grūti ir uzsākt, ja? Tad arī no pašvaldības puses dažādus izvērtējumus. Nu, ja tas ir jauns projekts, tagad es skatījos pavisam nesen, kad attīstības nodaļa, Ventspils attīstības nodaļai var iesniegt šos projektus, jā, arī jaunie uzņēmēji, tad ir jābūt konkrētām atbalsta programmām. Tāpat tās ir jāpārskata manā skatījumā šīs telpas, kas ir pašvaldības īpašumi, ir ļoti daudz, un viņi ir ļoti daudz un ar tukšiem skaplogiem, varētu teikt. Tad mēs drusciņi esam veikuši tādu mazu statistiku un apjautājuši, cik tad ir šo īres cenas. Ja? Kādas īres cenas ir Ventspils pašvaldību nekustamiem īpašumiem uz izīrēšanu. Ja? Vai tā ir kafejnīca, vai tas ir veikals. Ja? Tad dažās vietās mums neprata pat noformulēt. Mums jautāja, ko jūs vēlaties tur uzsākt, ja jūs... skatoties, kāda jūsu uzņēmēja darbība būs, ja, tad mēs arī pielāgosim cenu sistēmu. Ja, tad no 2 eiro līdz 5 eiro. Tad jābūt kaut kādai konstancei, jābūt kaut kādiem tomēr kritērijiem, vai mēs nākam pretī. Tad jāatvieglo tāds birokrātiskais. Lai birokrātiskā schēma tāda ir jāatvieglo, lai šis uzņēmums tikai nāktu un strādātu, kādēļ mums ir nepieciešams gadiem, ja tukšas telpas, ja mēs viņās varam ieviest dzīvību. Ja, un tas atkal nāk tā kā ķēdītē tādā, ja tās ir darba vietas, kaut vai pāris darba vietas, bet šīs darba vietas ir nodarbināts, ir vai nu jaunieci, ja, arī studenti, ja, kad sadalās pa laiku stundām, ja, kad var piestrādāt kā piestrādāšanas. Ja, tas ir ļoti būtiski. Ja, būtiski tas ir pilsētā attīstībai un būtiski tas ir arī jauniem cilvēkiem gūt pieredzi. Ja, jo parasti ir tā, ka arī jauniešiem ir ļoti liela problēma, kur mēs esam runājuši, un darba vietās uzreiz saka tā, vai ir jums darba pieredze. Ja? Un, ja nav šī darba pieredze, ir grūtāk atrast darbu. Ja? Un tad tai darba pieredzei tomēr ir jau iesākumā, gan studiju, gan arī skolas brīvlaikā iespējamība, lai būtu nodarbinātība šiem jauniešiem. Labi, paldies! Virzīsimies tālāk pie jautājumiem. Jā. Man kā vēlētājiem, kā cilvēkam un arī kā jaunietim, laikam svarīgs ir vērtību jautājums. Un tāpēc mans jautājums būs saistīts ar jūsu partijas līderi, kas ir tāds ekscentrisks un jūs tā ļoti tā fanātiski dodaties līdzi viņam, kas, protams, ir ļoti pozitīvi, bet jautājums ir, viņš savā retorikā Rīgā izmanto sakāmo nasboļša. Kas ir tie mēs, ko jūs apzīmējat? Savādāk domājuši. Mēs vairāk savādāk domājuši. Mēs vēlamies laust, veco sistēmu, veco politisko iekārtu. Mūsu ir vairāk, un līdz ar to mēs ejam ar šo saukli,
jā, šis sauklis ir dažāda veida pārfrāzēts ar citādāku domu, jā, jo tas ir citi politiskie spēki. Politika ir ļoti interesanta, starp citu, tādēļ es iesaku jauniešiem pievienoties, un mums arī ir tā, ka pievienojas ļoti daudz jaunieši, un mēs aicinām jauniešus, un es aicinu arī visus jauniešus, lai viņi dodās uz jauniešu saimu, jā, gūt savu pieredzi politisko, jā, ja viņam iepatiksies, un viņš sajutīs sevi šo potenciālo, kā būt kā politiķim, tad noteikti tā ir mūsu jaunā politiskā elite, jā, nu, jo politika mums ir novecojusies. Ja, nu, to mēs redzam, tas ir acīm redzami. Ja, tā ir sistēma, kurā mēs ejam pēc kaut kādiem logaritmiem, un tādēļ ir tā mūsu vairāk. Ja, mēs ejam ar mēs vairāk, un tad ir tā, ka mēs pievienojās uzņēmēji, pievienojās dažādi speciālisti. Ja. Un, ja tu tajā brīdī nezini, tad paprast kādam, kas to zina. Ja, tad mūsu komanda ir tāda, kad neizlēmjam viens, bet izlemjam visa komanda. Un līdz ar to mums ir šis sauklis, mūsu ir vairāk. Dalījums. Mēs nedomājam pēc nacionalitātēm, tāpēc mums ir ļoti daudz dažādu cilvēku. Un to, ka politika, ja kādreiz varbūt joprojām jauniešiem ir tās priekšstats, oi, tas ir kaut kas svešs, tas ir veciem cilvēkiem, un patiesībā galīgi nē, tur ir tieši tādi paši cilvēki kā jūs. Pilnīgi vienādi. Jā, tie ir ambiciozi cilvēki, kuriem ir tā iekšējā deksme, ka viņi grib kaut ko mainīt, viņi ir gatavi to darīt, un mēs tad esam savākušies kopā. Tāpēc mēs sakam, mēs esam tomēr patiesībā vairāk. Mēs esam paslēpušies, bet nākat laukā cilvēki. Jā. Tāpēc arī es likušana partijai pavisam nesenu, pusgadu, kā esmu te. Es esmu Ventspilnieks, eju jūrā uz vējas kuģa, kapteinis esmu. Un tāpēc es arī piebiedroju šitai komandai, ka man arī savs viedoklis, es izaugu Ventspilī, piedzimu, diemžēl, Liepājā, bet pārvācos uz Ventspili, ka man bija pavisam maz. Un visu redzēju, kā attīstās Ventspils, kā sāk pazust cilvēki, un man ir 3 bērni, kas arī aug, un man arī uztrauc viņu nākotni, es gribu, lai viņi paliek šī pilsētā, es negribu, lai viņi aizbrauc prom. Un tāpēc arī man ir savu viedokļu, mēs konsultējamies, runājam, ko vajag izdarīt, priekš to vai noturēt. Viss Ventspilnieks Ventspilī, lai viņi nebrauc prom. Runājot vēl par to, ka dzimuši vai auguši šeit, pateikšu tā no savas bišķi, nelielā tādā starpā. Es esmu arī dzīvojis ārzemēs 7 vairāk nekā gadus, un atgriežoties Latvijā nebija iemesls, tāpēc, ka man tur nepatika ārzemēs vai kaut kas nesanāca. Es saprotu, ka mana vieta ir šeit. Tomēr padzīvot ārzemēs, tu neatbrīvosies no tā sajūtas, ka tu tur esi svešnieks, lai kā tu tur neiedzīvotos, lai kāds tev saknes tur nepalaistos. Tu būsi svešs viņu vidū, jā, bet šeit ir savējie. Un, protams, negribās redzēt tos kačus, kas notiek starp savējiem. Jā, mēs gribam, lai mēs visi kopā, mēs esam šeit visi kopā. Un kopā veidot tālāko pilsētas un valsts attīstību. Jā. Tāpēc arī vēlamies arī pārliecināties. Protams, jūs jaunieši varat aizbraukt padzīvot ārzemēs, iegūt to pieredzi, bet ar tādu domu, ka jūs agri vai vēlu, visticamāk atgriezīsieties atpakaļ. Un otrs jautājums arī saistīts ar vērtībām ir rīt jau vairāk kā 1100 dienas, kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, un jūsu Saeimas frakcija ir atturējusies un balsojusi arī pret Ukrainai atbalsta sniegšanā Ukrainai. Kāda ir jūsu kā pilsētas, vai tā ir jūsu kopējā partijas nostāja šajā jautājumā, vai jums tomēr ir cits nostāja? Mēs esam par cilvēkiem, jā, arī atcerās pilsētā, jā. Kad uzsākās Ukrainas karš, tad es biju pirmā, kas atvēra Ukrainas palīdzības centru, izveidāju konkrētu logaritmu, konkrētu palīdzības centru logaritmu, bet es gāju par cilvēkiem. Nešķirojot, kādas tautības cilvēki šie ir. Protams, tas pārauga, arī Ventspilī, tas pārauga tādā politiskajā sistēmā. Un man nācās patiesībā, es arī atgāju no tā, jo es vairs neredzēju šo cilvēcību. Ja, bet patiesībā, pirmais bija no pirmām dienām, bija tas, kad es uzsāku pirmo palīdzību tieši bēgļiem, kas ienāca šeit. Bet ko mēs tagad darām? Ja jums ir tāds,
arī mans skatījums, jā, tad mēs Ventspils augstskolā esam, viņus uzņēmuši, bet tas ir tādas zivis, ar ko mēs viņus barojam, bet nedodam makšķerus, jā. Tad šeit ir jābūt tam posmam, kad mēs visu laiku nevaram pašvaldību arī, mums ir jādomā par saviem iedzīvotājiem, jā. Un mēs nevaram visu laiku atbalstīt. Tad mēs uzņemam šo cilvēku, mēs varam iedot ūdens glāzi šim cilvēkam, palīdzēt, jā, pirmajā momentā. Palīdzēt, es biju arī Ukrainas iedzīvotājiem mentors, jā, Ventspils pašvaldībā. Mentors es biju, kur viņiem palīdzēja iekārtoties darbā, jā, bet viņiem jau to nevajadzēja. Ja, tātad, respektīvi, šis jautājums ir tas par to, ka mēs atstājam, mēs varam pieņemt, ja, mēs pašvaldība pati pēc būtības, ja, bija arī nelielā stresā, bet mēs šo logaritmu ātri izveidojām kopā ar pašvaldības vadītājiem, ar nevalstiskām organizācijām, ja, visa Ventspils sanāca kopā roku rokā. Un tajā, jo tiešām tad nāca iekšā māmiņas, jā, ar bērniem, dzīvnieki, jā, mums nebija, tā bija pirmā pieredze īstenībā, un arī mana personīgā pieredze, tā bija tādā krīzes menedžmentā, jā, kas notiek, jā, nomierināt iedzīvotājus, pieņemt citu kultūru, un pieņemot citu kultūru, bet mēs nevaram atstāt savus iedzīvotājus. Mēs, respektīvi, atstājam savus iedzīvotājus, atbalstam, jā, bet tas ir tas pirmais laiks, jā, bet mēs viņus nevaram visu laiku tā kā monitorēt, jā. Tas ir 3 gadus, jā, es zinu, ka ģimenes ir ģimenes, jā, kas Ventspils augstskolā kopmītnēs dzīvo jau 3. gadu, un viņi pat nedomā par kaut kurieni došanos, jā. Protams, viņiem ir ļoti minimāla īre, un viņi tur dzīvo. Jā, bet viņi nedomā to, ka viņiem vajadzētu doties, meklēt kādu dzīvesvietu. Viņi nedomā, bet tajā pašā laikā arī ir tā kultūra, jā, mēs esam mazdrusciņi savādāki, jā. Redziet tā, mēs gribam celt arī to Ventspils augstskolu, bet, kad notiek arī kaut kādā veidā alkoholisms Ventspils augstskolā, šiem, kā teikt, kam esam devuši šo patvērumu, ja, tad kurš vecāks vēlēsies laist savu jaunieti uz Ventspils augstskolu? Labi, paldies. Man bija ļoti liels prieks dzirdēt tieši jauniešu saimnu pieminētu, jo arī man kā jaunietei aktīvai, kur cenšos iesaistīties politikā, ļoti interesē, kā tad jums šķiet, kā iesaistīt jauniešus politikā? Kā iesaistīt jauniešus politikā? Katrā ziņā, tad ir jāpārskata, kas uzrunā, kura frakcija vairāk uzrunā. Tad ir jādodās uz šo frakcijas biroju vai frakcijas pārstāvi, jātiekās ar frakcijas pārstāvi un jāiesaistās jau politiskajā frakcijā, un tad jau viņš dodās uz jauniešu saimnu tālāk. Man šķiet ir tā, ka ir novērojams, kur pēc būtības ir politiskie spēki, kas nevēlās šos jauniešus. Jā, jo viņi tomēr ir, vai viņi nevar atlaist šo politisko tādu, vai pieņemt šo jauniešu tādas domas. Jā. Arī, kad mēs iesaistījāmies politikā, un gājām kā jauns politiskais spēks, tad senākā vai vecākā politiskā elite teica, kas te jūs esat jaunieši, jā? Mēs jau te jūs tik un tā noslaucīsim, mēs jūs tik un tā izraidīsim. Bet tas neizdodas. Mēs laužam šo stereotipus un aicinām tiešām jauniešus, lai iesaistās tomēr politikā, jo agri vai vēl nonāk līdz tam
līdz tam politiskam novecojumam, jā, ir tas prāts, bet tas fiziskais ķermenis nespēja, jā, tas ir tāds stresains darbs, jā, tas ir stresains. Varam stagnēt. Jā, Tas ir mēs tikai nevaram. loģiski, ka Jaunas vecais idejas, jaunais tās nomaina ir veco. jauns skatījums, jā, un tas ir jāpieņem, jā, un tad tajā pašā laikā kā pašvaldību vadītājiem, jā, ir reizi mēnesī jāizlido uz Briseli. Jādodas katru nedēļu uz Rīgu. Tā ir ļoti liela jauda un ļoti vēl noturēt to stresu, ka tev ir opozīcija un koalīcija. Jā, tad paskatoties, kas notiek Ventspilī, tad vēl plus 4 gadus varam noskatīties arī neieejot iekšā, jā, noskatīties, kā tā opozīcija ar to koalīciju vēl joprojām cīnīsies. Jā. Viens ir slikts, otrs saka, ka reputācija ir sabojāta un viņi savā visu laiku cīnīsies. Bet tajā pašā laikā nenotiks nekāda virzība uz priekšu pilsētai. Nekāda. Jo visu laiku notiek savstarpējā cīņa. Cik man ir zināms, 20 gadus tā viņi cīnās. Jā, viens ir slikts, jā, otrs atrakstās no kaut kādām sūdzībām. Līdz ar to mēs arī esam tādi, kas ir tā kā no malas, kas pēc būtības uzskata to, ka mēs varam mainīt šeit. Frakcijas vadītājiem noteikti izdomāsim, kā jūs iesaistīt un iepazīstināt tuvāk ar ikdienu politisku. Mums ir arī mūsu frakcijā ir viens no jaunākajiem mūsu deputātiem, kas jā, viņam ir 23 gadi, jā. Viņš ir Saeimas deputāts, bet mēs ļoti uzklausām viņa idejas un viņa vērtības un viņa skatījumu. Paldies! Es bišķiņ pārlasīju jūsu programmu, un man kā sportistam ieķerās acī tāds teikums kā augstklases sporta neizzūšanu. Kā jūs plānojat to izdarīt? Ir par šo runa, ir par šo treneru noturēšanu, jā, jo zinām, ka mums ir augsta līmeņa treneri daudzi, jā, kā arī sporta vingrošanā, jā, tas ir trenere, kas arī tiesnese ir olimpiskajām spēlēm, un uz šejieni dodas arī no Lietuvas trenēties, jā, vasaras nometnēs, un šādi treneri mums viennozīmīgi ir jānotur. Tāpēc arī ir tas augstas klases kā prioritāte viena, kā augstas klases šāda līmeņa trenerus noturēt šajā pilsētā, lai viņi arī neaizbrauc mums prom, arī hokeja treneri, jā, kad ir dzirdēts, jā, kad viens no hokeja treneriem visu laiku saka, es braukšu uz Lietuvu, jā, es braukšu uz Lietuvu, jā. Man liekas, ka viņam ir kaut kāds 2. vai 3. gads, ka viņš saka, ka viņš brauks uz Lietuvu, bet tomēr viņam ir mīļa tā Ventspils, jā, un viņš paliek, jā, jo tomēr tā viņa komanda ir. Jā. Kādas infrastruktūras uzlabojumi. Mums jāuzklausa, ko tie treneri vēlas, jā, lai viņš šeit noturētu. Tur nav tā, ka tikai mēs tagad izdomāsim, mums ir jādara tas un tas. Jārunā ar cilvēkiem. Tas ir arī mūsu politiskā darbības pamatā. Mēs runājam ar cilvēkiem, uzklausām viņus un izpildam to, ko viņi vēlas saskatīt šajā attīstībā. Jo šie treneri tiešām ir entuziasti, un viņi tiešām ir palikuši šeit tikai savu entuziasmu pēc. Jā. Nekā vairāk, kā tikai savu entuziasmu pēc. Un mums viņiem ir jāpalīdz, jābūt ir atbalstam, un jābūt atbalstam no pašvaldības puses. Ja viņi vēlas doties kaut vai arī pieredzes apmaiņas programmās, jā, mums ir jārada iespēja, kā to izdarīt, lai atbalstītu, lai būtu šī pieredzes apmaiņa kaut vai, jā. Tāpat tās arī jauniešus, ja ir šīs sacensības, tad šīm sacensībām ir jāatrod pašvaldības atbalsts, jo šis jaunietis nes Ventspils vārdu tālāk Eiropā un pasaulē, ja, un viennozīmīgi ir jāatbalsta šis jaunietis. Mūsu pilsētas nāk ļoti daudz saistības. Jā. Ļoti slavens sportisti. Noturēt tas ir labi, bet vai jūs aicināsiet arī citu speciālistu? Jo, piemēram,
Vairākos sporta veidos, piemēram, kā vieglatlētikā, ir diezgan lielā vecumā treneri. Un tādā ziņā viņi arī gan jau, kad drīz dosies pensijā, tāpatās arī, kā es nodarbosies maļošanu, man treneri 46. gada dzimusi. Un vairāk tāda tā, speciālistu nav. Jā, to mēs arī pārskatām, un ir arī doma tāda, ja, kad, nu, ja tev ir bijis treneris, tad tu arī vari kļūt par treneri. Tad mums ir arī jābūt kaut kādai atbalstam, lai tu trenētu arī jaunos. Ja? Tad tā ir tāda loģiska, nu, kā teikt, dzīvības ķēde, ja? kur nodod savas zināšanas tālāk, un tas ir nepieciešams nodot tālāk savas zināšanas un tās ņemt no šiem treneriem, cik vien ir iespējams, lai tālāk, nu, tā varbūt ir tava misija, trenēt nākamo paudzi. Treneris uzaudzēt paši, ja? Protams, ir viens, ka piesaistīt jau speciālistus un profesionāļus no ārpus. Tas varēs arī pateikt, bet vēl labāk būtu, ka paši. Mēs paši izaudzinātu savu profesionālo treneru eliti. Tas ir viens, līdz ar to arī no citurienes vēlētos no citām blakus pašvaldībām trenēties pie mums. Ja? Nu, tad, respektīvi, šīs treniņu nometnes vairāk varbūt tās būtu. Ja? Es skatos pēc tā, kad tiešām man sporta vingrošanā draugi brauc no Lietuvas, viņi pavada visu vasaru sporta nometnē šeit, ja? Lai būtu tā kā pie mūsu sporta vieglatlētikas treneriem, ja? Jo viņi ir augstas klases. Ja? Tāpat tās ir daislidošanā. Ja? Mums ir jāpārskata, daislidošana pēc būtības ir sporta veids, kas ir izzūdošs visā Latvijā, bet mums ir jāpiesaist arī jauni speciālisti vai arī pašiem jāizaudzina viņus. Ja kas nodarbojas ar daislidošanu, mums ir cilvēki, ir bērni, kam tas patīk. Diezgan daudz, kad vai no manas skolas tāda daudz. Mums ir leduskalni, mums viņi ir arī jānoslogo. Ja līdzīgi, ja paskatās uz to peldēšanu, tad audzēkņi ļoti daudz, bet treneri pavisam nav. Un tie rezultāti arī peldētājiem ir diezgan nokrituši, ja salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem. Tad ir jābūt arī pieredzes apmaiņai. Ja, tad mēs varam aicināt trenerus, kas ir apmaiņas pieredzes apmaiņā. Ja? Tad tie ir vairāk izējoši uz kursiem, ja? Tad kursa līmenī. Ja? Patreiz es maz dzirdu, ka Vēnspilī ir piedāvājums ar treneriem, kas vāda lekciju. Ja, profesionālo lekcijas, ja, kas ir profesionālas. Mēs varam aicināt no sporta akadēmijas pasniedzējus, kas šeit, vai arī doties uz sporta akadēmiju, pie sporta akadēmijas pasniedzējiem, lai viņi lekciju veidā vismaz ir. Un otrais, kas ir tāds, ko es esmu novērojusi, ir jāizveido koncepts starp treneriem. Ja, tad starp mūsu treneriem. Jo sportistam ir nepieciešams vairāk treneri. Ja, tad tas ir, viens ir fiziskais, ja, otrs ir profesionālais, kas ir tavs profesionālais. Un šeit nav tas kopkoncepts treneriem. Tas gan nav Vēnspilī izveidots. Varbūt tās Andrijs var vairāk par sportu. Es vairāk par smagu sportu. Es kā. Tā ir problēma, es domāju. Lai noturētu. Tad jāpārskata šie atalgojumi pēc tāda koncepta, pēc specialitātes. Ja, koncepta, ja, tad ir jāpārskata pašvaldības. Tad arī jauniešus varēs piesaistīt. Jā, un noteikti ir pēc tās profesionalitātes, mēs tam profesoram nevaram maksāt zemāk, ja, kā citās pašvaldībās vai Rīgā. Mēs nevaram to atļauties, ja, mēs viņu nenoturēsim nekādā veidā. Viņš dosies projām. Mēs zaudējam speciālistu, mēs zaudējam kvalitāti, mēs zaudējam
Ir atalgojuma revīzija, jā, izpētot, kā tas darbojas blakus pašvaldībās, kā tas darbojas galvaspilsētā, kādas ir tendences un uz ko tiecās tie paši treneri, protams. Un, kā saka, pēc profesionalitātes, jā. Nu, lai tas cilvēks, kas iesācies, viņš redz, ka tas nav viņam, tie nav tie griezti, ko viņš visu mūžu varēs saņemt, iesākot savas profesionālās gaitas kā treneris, jā, ka viņam ir tā tieksme, ka viņam ir iespēja augt, un līdz ar to arī augs viņam tā atalgojums. Bet tas, protams, nebūs īslaicīgs process, tam jāpievērš un jārēķinās ar to, ka tas aizņems laiku, bet, nu, jā, kad uzsāk, tad jānoliek līdz galam, lai tie treneri pie mums ir. Jums programmā ir kaut kas iepriekš vēl nevienā citā programmā neminēts. Jūs vēlaties izveidot dzīvnieku patvērsmi Ventspilī. Varbūt jūs varat nedaudz vairāk par šo pastāstīt. Es esmu atbalstītājs citu pašvaldību patversmēm, kā Tukuma patversmē, jā, es esmu gadiem. Man pašai kādreiz bija 8 suņi. Jā, viņi katrs bija pieņemts, jā, tāda mājas patversme. Un noteikti atcerieties Rācis laukumā arī Runci Rūdi, ja, kas uz baznīcas soliņa visu laiku gulēja. Un Rūds patreiz ir devies bišķi atpūtā uz citu pašvaldību un atgriezīsies. Ja, viņš ir tādā labā maizē pie vecmāmiņas. Un ko tad? Viņš ir devies. Nē, viņš ir raksturiņu vēl joprojām. Kādēļ? Jā, patreiz mēs esam viena no pašvaldībām, kurai nav sava dzīvnieku patversme. Ja? Kad ir dzīvnieka tādas, kā biedrības, ja, tad ir kaut kādas kaķu saimes vienā vietā, ja, kaķu saimes otrā vietā, ja, katrs mēģina izcīnīties pa savam, jā, biedrība, jā, tad tur ir kaut kādas ziedošanas, bet mēs to vēlamies apvienot vienu vietu, jā, tad jauniešiem un bērniem tas veido tādu atbildības kultūru iemāca, atbildības kultūru pret dzīvniekiem, un mēs arī esam turista pilsētu, jā, mēs esam vērsti uz turismu. Un mums nav šī patversme. Tad vai nu tas dzīvnieks, tas turists atbrauc un izmūk, vai viņš arī pamet šo dzīvnieku. Ir tādi ļoti daudz gadījumu, ko es esmu izrunājusi ar veterinārārstiem, kad šie dzīvnieki tiek vienkārši atbrauc un palaiž. Ja? Citā pilsētā, citā valstī. Un mums viņš īsti nav kur novietot. Ja? Mums ir kaut kādas dienas saslēgties līgums ar komunālo pārvaldi, kad viņiem ir tāda, kā teikt, uzturēšanās voljēri, un tas ir viss. Ja, tālāk tiek slēgti līgumi ar citām pašvaldībām, kurām ir patversmes. Tā visu laiku bija, man šķiet, Saldus, jā, patversme, dzīvnieku patversme, bet viņi arī ir šo līgumu lauzuši, jā, un tad paliekam vispār, tad ko mēs daram, jā, mums ir nepieciešams, jā, kaut kur tos dzīvniekus gan uzturēt, tas ir viens, un arī, tas manā skatījumā motivētu tādu arī kopību jauniešiem, tiešām tā būtu un bērniem atbildība. Ja? Tas ir no skolas laika, ja mēs radam tādu atbildības sajūtu pret šo dzīvnieku. Ja mēs paņemam, tad mēs arī rūpējamies par viņu. Tur arī varētu būt tādas, kā teikt, skolas piesaistes, ja? Brīvā laika pavadīšana. Ja? Dzīvnieks noņem ļoti daudz stresu. Ja? Ja mēs spējam jauniešu izvest šos dzīvniekus ārā pastaigāties, jā, tas tomēr radītu citu kopības sajūtu. Skolas arī, mūsu skolas piedalās ik gadu šajās labdarības akcijās, kur viņi vāc gan tur sēdziņas, mantiņas, pārtiku un tā tālāk. Ja mums būtu savu patversmi, tā viņiem būtu volunteeru darba piedāvājums. Gan vidusskolniekiem, gan tiem jauniešiem, kas ir sasnieguši savu darba vecumu, ja, vietu un piestrādi. Tur visādi var skatīties, bet patversme tā, man liekas, ir lieliski ideja. Tiešām ir brīnišķīgi, bet kādreiz braucot uz Kuldīgu, nedaudz ārpus Ventspils bija patversme, un šī patversme, ja es nemaldos, pāris gadus atpakaļ tika slēgta. Vai tas neparāda to, ka varbūt mums nemaz nav vajadzība pēc šādas patversmes?
tur bija cits stāsts ar citādāku, tagad mēs necelāsim šīs nepatīkamās lietas, jā. Tās tur bija ļoti, ļoti nepatīkamas. Es esmu bijusi arī klātesoša, kad es vairākus dzīvniekus no šīs patversmes vedu uz Tukuma patversmi, jo pat brīvprātīgie tur tādā ziņā pat ar viltu izņēma šos dzīvniekus ārā. Ja, tur bija pilnīgi cits stāsts, kādai šī patversme nestrādāja līdz galam, bet mums ir novadā patversme, tā ir Ugāles patversme, un Ugāles patversme šī ir pārpildīta, ja? Un tas ir pārpildīti, un tomēr ir tas, ja ir patversme, tas nozīmē arī nevienmēr šie dzīvnieki ir veseli, ja? Tad tur ir piesaisti jau ar veterināru ārstiem, tā ir sasaista vesela liela ķēde, ja? Bet, manā skatījumā, kad katrai pašvaldībai tomēr vajag to savu dzīvnieku patversmi. Iekrita acīs punktiņš par turismu attīstības veicināšanu. Varbūt jūs varētu mazliet pastāstīt šo savu skatījumu un ko jūs varētu darīt, lai attīstītu turismu nozari nesezonalitātes periodā. Arī nesezonalitātes turisma, tas ir tāds koncepts, ko mēs arī pārskatām kultūrā. Ja, tad tā ir kultūras piedāvājums, lai, patreiz mēs tā pārskatījām arī Liepāju. Liepājā ļoti labs kultūras piedāvājums. Mums ir pilnīgi tas pats, ja mums ir koncertzāle Latvija, mums ir jūras vārti, mums ir kultūras centrs. Mums ir jābūt sasaistei šiem kultūras piedāvājumam, jā, tad aicinot uz šiem kultūras pasākumiem jāpārskata viņa tā. Tā ir tā nesezonalitāte, kad cilvēks viņš atbrauc uz koncertu, viņš atstāja kafejnīcā naudu. Un iespējamos apskats uz objektos. Ja, tad tas ir tāds mūsu virziens, kad arī pārskatīt kultūru. Mums ir tāda lietiņa, kad vēl ir ļoti maz informācijas par kultūras pasākumiem. Ja, tad tur tā īsti kaut kas nestrādā, teikšu godīgi. Jo pēc būtības ir tā, kad sanāk, kad mēs uzzinām par pasākumu, kad viņš jau ir noticies. Ja? Tas visbiežāk ir. Man ļoti daudz vecpilnieki saka, tur bija foršs pasākums, bet viņš jau ir noticies. Sākumā minējāt par Ventspils augstskolas modernizāciju, par to, ka varētu pievienot dažas fakultātes. Pastāstiet nedaudz par to, kā jūs to varētu izdarīt, kādas fakultātes ir domāts pievienot. Tas, protams, ir arī nav sasaistē tikai un vienīgi no pašvaldības. Ja? Tas ir arī ar izglītības ministriju, ar citām ministrijām saistīts. Un šīs programmu piedāvājums, ko mēs tā kā programmas, ja mēs fakultātes nevaram uzreiz izveidot, var programmas pievienot, ja? Jo tās tur ir ļoti daudz aspekti. Profesionalitātē un akreditācijā uzreiz, ja tas ir akreditācijas jautājums. Ir šīs programmas jāmodernizē viennozīmīgi. Mums ir fakultātes IT speciālisti, tad to specialitātes spektru var paplašināt, ko mēs minējām sākumā, runājot par tulkiem ar tāpatās, ja. Un tas arī piesaistītos, jāskatās, uz ko orientējas mūsu vidusskolnieki, ja, kas viņus vairāk interesē, kurš tā specialitāte, uz kurien viņi raujas, ja, cik zināms ir medicīna. Un tad medicīnas, varbūt augstskolā mēs nevaram programmu tādu pielāgot pie esošām fakultātēm, ja, bet tad šeit tas stipendiātu fonds, kas viņus atbalstītu un atgriežtu atpakaļ Ventspilī. Runājot par to turismu, redziet, pareizi pateicu, ka uz pēdējā brīdī varbūt arī uzņemtiem pasākumiem kopumā gada griezumā izskatās tā, ka vasaras sezona, tā mums ir diezgan piesātināta. Ja, tad mums arī viss
visas pieejamās kafejnīcas, kas mums Ventspilī, viņas ir mazas, bet viņas ir pilnas, viesnīcas ir pilnas, bet ārpus sezonas tas viss paliek tukšs, un līdz ar to tas, kas atvērs vasarā, varbūt pa ziemu jau paspēja aizvērties. Ja. Tad tam jābūt, jānotiek paralēli, uzturēt šo kafejnīcu dzīvību un viesnīcu dzīvību un paralēli ar to kultūras pasākumu piesātinātību nodrošināt arī visu gadu garumā. Ja. Tad tur jābūt pašvaldību kopā jāsēžas pie galda, jauniešiem jāsēžas pie galda, iedzīvotājiem jāuzklās kādu viņu vēlas, ko viņi grib redzēt šeit, ja, pie paša koncepta, kāpēc mums viņi tikai vasarnēs pa ziemu. Jā, jums programmā ļoti daudz parādās vārdi vairāk, jaunas, inovatīvas, modernas, gan tur pasākumi, programmas un tā tālāk. Viss jaunais prasa kaut kādu naudu, jā. Protams, ka vienmēr var kaut kā nopelnīt vairāk. Tad jautājums, vai jūs redzat kaut kādus veidus, kur kaut ko vairāk nopelnīt un kā palielināt to budžetu pašvaldībai, vai varbūt tieši otrādi, tad kas ir tās lietas, ko jūs redzat šobrīd, kur viņi netiek tērēti varbūt tajos labākajos virzienos, no kā vajadzētu šo naudu pārvirzīt? Attīstot uzņēmējdarbību, arī attīstīsies darba vietas un attīstās arī pilsētas budžets. Tad principā, tas būtu, jūs uzskatāt, ka jūs ar savu darbu varat panākt jaunas darba vietas, jo mēs jau runājam, ka tā viena no problēma ir cilvēka aizplūšana, jauniešu aizplūšana, pagaidām tās darba vietas vairāk un mazāk paliek tajā pašā līmenī, ja nesamazinās. Tad kas varbūt, kas būs inovatīva veidi, kā jūs varat palielināt šīs darba vietas? Jaunu uzņēmēju piesaist. Ja? Mēs varam pavērot, kā attīstās Liepāja. Šobrīd viņi mūsu attīstības ziņā ir priekšā. Ja? Tur ir daudz uzņēmēju ienākuši pēdējos gados. Kā viņi tur ir panākuši? Ko mēs varam šajā ziņā uzlabot, lai šīm uzņēmējiem mūsu vide ir labvēlīga un draudzīga. Ja? Mums jāpārskata esošie nekustamie īpašumi, piemēram, ja, kāpēc mums ir tukšas ēkas, kāpēc tur nevēlas uzņēmēji atvērt savus iestādes un ofisus. Pamatā ir tas, ka mēs vēlamies radīt to vidi, lai tas uzņēmējs nāk uz šejien. Un tad tā ķēde arī veidosies. Uzņēmējs vērs savus uzņēmumus šeit, būs radīsies jaunas darba vietas, un cilvēkiem būs darba vietas iespējas, un viņi paliks šeit. Jo mēs arī pēc būtības, gan es personīgi, gan arī kolēģis braucu uz starptautiskām izstādēm. Jā, starptautiskās izstādes tās ir ļoti vērtīga lieta, kur satiekās vispasaules uzņēmēji no dažādām jomām. Tās ir atsevišķas jomas, jā, tad gan ražošanā, jā, tad ir jādodas uz šādām, izstādēm, gan pieredzes apmaiņā, gan piedāvāt jau esošos produktus, kas mums rodās, piemēram, Ventspilī, gan arī jau ir iepazīšanās un sasaistes ar jauniem investoru iespējamībām, jā, tad jauni investori piesaisti, jā, tad šādās izstāžu, pasaules starptautiskās izstāžu vietās mēs satiekam, jaunos investorus, ja, ko mēs varam uzrunāt, pozicionēt sevi, ja, gan arī uzrunāt un teikt, mums šeit ir pašvaldība, kuru mēs varbūt tās jūs vēlaties šeit darboties. Labi, paldies. Otrais jautājums. Nereti var lasīt dažādos Vēncas balss komentāros pie veseliem rakstiem par to, ka Pārventa principā lēnām izmirst, ka cilvēki paliek mazāk, ka tur nav ko darīt, ka viss ir tikai centrā un Pārventa galīgi aizmirsta. Kā jūs varbūt redzat to, kā varētu uzlabot šo pārventnieku dzīves kvalitāti, viņu sajūtas par to, lai viņi neliekās, ka viņi dzīvo kaut kur ārpus Ventspils? Pārventā, ko mēs esam ar komandu novērši, ir tas, ka ir novecojusies infrastruktūra. Nevis tāda kā pilsētvīdes, bet māja infrastruktūra. Tur ir jāpārskata dzīvojamās fonda infrastruktūra. Lielākā daļa. Ar ostu arī saistīta infrastruktūra. Bet, viņa nav, kā teikt, atšķelta, viņa ir pilsēta ir kopumā. Tiem cilvēkiem nepārāk saprast par Ventspilu. Tas viss kopējs. Vienmēr ir bijis. Neviens viņu nav sašķēlis uz pusēm, Pārventa centrs ir vēl Galvencems.
Arī. Tas tāpatās, ka mēs tagad gribam atšķelt no pilsētas ir atšķelt, piemēram, osti, jā, viņi it kā ir mums, jā, bet tajā pašā laikā nepieder mums. Jā, tur ir tas ostu reformas rezultāti, kas šobrīd ir manām, jā, darba vietas arī zaudētas, un mēs pašvaldība nepieņem. Viņiem nav tās iespējas lemt mūsu ostas dzīvē tik daudz, cik tas bija bijis iepriekš. Jā. Protams, tās darba vietas ir ietekmējuši to, ka cilvēki ir izplūduši gan no pārventas, gan arī no šeit, no pilsētas. Ko var te darīt? Te jāpārskat visu uzstarbību. Tas arī mūsu plānos. Tas ir reforma, jā. Lai šo situāciju uzlabotu. Lai cilvēki paliek tomēr. Ja mēs nevaram arī, tā kā teikt, kaut kad ir izveidot osti, jā, un tagad tā infrastruktūra, ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Tieši ostas infrastruktūra ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Iespējamība kaut ko, tā. Jā. Jums arī programmā bija pieminēts kaut kas par enerģiju, par enerģiju uzlabošanu. Un tādā ziņā, ka es no jauniešu viedokļa, jā, labi, es mācīšos Ventspilī, es darīšu, bet man patīk izklaidēties. Vai būs kaut kāda doma uz to, kaut kādu festivāli vai kaut kādu jaunu vietu Ventspilī priekš jauniešiem? Jā. Tas vienmēr prātā. Es atceros, piemēram, savu studiju laikos. Cik mums te viss bija koši un rožēni, ir tik daudz vietas, kur aiziet, viss kaut kas notiekās. Un tas bišķi skumdina, ka mums tiešām tādu pasākumu, reņķedārs, jā, silrakbārs, kas vēl, tie Liepājas pludmales pasākumi, kāpēc viņi notiek Liepājā? Mēs varam to pašu šeit rīkot, vai ne? Tā kā, kāds būtu jūsu vēlams, jūs jaunieši? Jūs būtu jāizsaka. Man jaunieši piekrist, ka kaut kāds summer sounds te pa labu nākt. Vai tāds pasākums, kas notiek Cēsīs, kā lampa, arī piesaistoši. Mēs pārskatītu kultūras, kultūras konceptu, jā, kāds ir kultūras piedāvājuma koncepts, atjaunot viņu ar jaunām idejām, jā, ar jādomā ar izvietošanu arī, ja kāds ir iespējas izvietot cilvēks, kas atbrauktu šeit, vai tas būtu kempings, viesnīca, vai ar to pietiek. Tas viss ir ļoti sasaistīts. Es domāju, tas patiesībā, ja reizē viss darbojas, tas būtu milzīgs ienesums pilsētā. Piemēram, man tagad tāds patiesībā ir satraukums, ja būs prāta vētras koncerts vasarā. Ja? Noteikti visi lietas kursā, ka prāta vētra brauc pie mums. Ja? Un mums ir ārkārtīgi jāpriecājas par to, ka prāta vētra uzstāsies šeit, Ventspilī, bet koncerta apmeklētājus, kur mēs viņus pabarosim. Ja? Tad ir jāatrod kaut kādas alternatīvas. Mans skatījums un koncepts ir ātri izveidot, kā teikt, tādu turpatās konceptuālai Latvijai pretī tirdziņu, jā, ar ātro ēdināšanu, jā. Tad šādu konceptu ātri izveidot, jo tiešām viņi atbrauks, viņi apskatīsies mūsu pilsētu, viņi staigās, viņi gribēs izdzert šo kafijas krūzīti, jā. Vai kādu limonādu padzerties, kādu saldējumu apēst, bet mūsu kafejnīca to nespējas aptvert, ja? Tad viņas mums nav tik daudz. Tad mums ir ātri jādomā, jārēģē. Tad ir pasākums, protams, prāta vētrē vienmēr ir komanda, kas ir iekšienē, ja? Bet tas ir koncerta laikā. Bet ārpus koncerta tas koncerta apmeklētājs, viņš jau atbrauks daudz ātrāk. Ja? Tad viņš var atbraukt no rīta puses vai iepriekšējā vakarā palikt. Ja? Un es pieļauju domu, ka tas arī tā arī notiksies, bet kur viņam paēst ar to ģimeni, ar vispārējo. Ja? Tad respektīvi ir jāizveido ātrs koncepts, kur būtu kāds pasākumu tirdziņš ar ātro ēdināšanu, jā, tad mēs varam izveidot to. Būtu jāpiesaist tehniku audzēkņi, kas iet uz pavariem. Jā, tā ir ļoti laba ideja, jā, kad piesaistīt tehniku audzēkņus, jā, ir viesmīlības programma taču, jā, un piesaistam tehniku audzēkņus, un tā viņiem ārkārtīga darba prakse, ja, un iespēja arī kaut ko nopelnīt. Ja, tad
Tur, protams, ir jāizrunā ar tehniku un vadītāju, un kāds ir viņas redzējums un skatījums. Kā un kur. Ļoti jauki. Ir vēl kāds jautājums? Nebūs, laikam. Labi, liels paldies, ka jūs atnācāt. Liels paldies par diskusiju. Un es tikšanos vēlēšanās.